Halo, halo, halo visiem šajā brīnišķīgajā podkāstā par naudu, par vieglu naudu. Un par šo runāju, tāpēc, ka pagājušajā nedēļā ieliku jums stāstījis. Storija pirmais jautājums bija par to, kad rekuriem ir kāds uz ielas dotu 1000 eiro, vienalga vai $1000, 1000 eiro. Ko jūs teiktu? Man bija 4 atbildžu varianti, un tad padalīšos ar to, kas bija 1, 2, 3, 4 vietā, jo atbildžu varianti bija tāds, wow, nevar pieņemt. Iedomājieties, jūs reāli situāciju uz ielas kāds jums saka, rekur, un gan jau, ka jūs esat redzējuši īstenībā tiktu kā Instagramā tos video, tur, kur ir kur izdara kaut ko, un es tev iedošu tik, un cilvēki ir ļoti, ļoti pārsteigti. Ja? Tad pirmais variants bija, wow, es nevaru pieņemt, otrais, wow, paldies. Trešais, nē, nepieņemu, un ceturtais bija, kāpēc man es tik neko neesmu izdarījis. Un paldies jums, jo pirmajā variantā bija tiešām, wow, paldies, ar ļoti, ļoti lielu pārsvaru. Otrais atbildžu variants gan bija, kāpēc man es tak neko neesmu izdarījusi. Un tad trešais bija, wow, nevar pieņemt. Un pavisam maz tikai 3 cilvēki atbildēja to, ka nē, nepieņem. Un kas tad bija? Paskatīsimies tālāk, arī bija citi jautājumi un atbildes. Ļoti, ļoti interesanti. Tā. Um, Par to, kad, par to, kad ja kāds cits jums to naudu dod un tās jūsu sajūtas, jā, un šeit ir baigi forši pastīties, jo tas viss liecina, protams, par to, kāda ir mūsu iekšējā pasaule, kāds pilnīgi brīvi pieņem šo naudu, un viņam tā patīk, un viņš vienkārši pasaka paldies un iet izmanto savos veidos, bet ir arī tāda sajūta, kā, pieņemsim, kaut ko grib no manis vai sajūtas prātā. Tāds smieklīgais bija pieņemt. Ja jūs tos pelnījāt no konkrētā cilvēka, bet parādās sajūta, traki nepatīk, tad jā, tāda ir, kur kaut ko no manis grib, parādās sajūta. Un šo te piefiksēt sev, ja jūs ejat šiem podkāstiem cauri, es jūs aicinu arī tiešām būt tā kā tādiem detektīviem, kuri pieraksta, kuri skatās, kur cenšas saprast sevi. Un jo viens ir, mēs varam pasīvi klausīties un vienkārši, nu jā, pareizi, ļoti interesanti viņa stāsta, vai arī otrs, jā, man ir šī sajūta, un ko šī sajūta nozīmē par mani, kādas manas domas man sevi ir par sevi un kā man viņas būtu jāpamaina. Vai arī vismaz man tas pirmais punkts ir, ka, hei, šis nav īsti ar mani kārtībā. Un ne tādā ziņā, ka, Dievs, es esmu šausmīgi slikta, bet šis ir kaut kas tāds, ko es gribu savā dzīvē izmainīt, lai mana realitāte mainītos par naudu. Kāpēc tik daudz? Nu, labi, paldies. Būtu patīkami pārsteigta. Pieņem, paldies. Aizdomīgi, rekureri. Ja? Man noteikti ieslēgtos parāda sajūta vai kaut ko tagad no manis grib. Ja? Un kādēļ, par ko? Ja? Man obligāti būtu viņam jādara, jūs tos parādām, un tad ir visādi paldies un pārsteigums, paldies tik jauki, ja. Tā kā forši jums tās atbildes tiešām tādas varēja, bet es, jā, rekur apmulstu, bet patīkam, priecīgi, bet gribētu paskaidrojumu, ja. Iedomājieties, cik smieklīgi. Tagad padomājiet, mirkli, tā kā, ja jūs kādam dāvināt, vienkārši tāpēc, ka jūs gribat uzdāvināt, pēc, ka jūs gribat to foršo sajūtu, es tev gribu uzdāvināt kaut ko, ja, un tad tev ir jāpaskaidro, kāpēc tu gribi dāvināt, un tāpēc, ka gribu dāvināt, vienkārši gribu un dāvinu, un tā kā, ko tu piesienies, vai ne? Bet jā, tāds, jā, un tad šeit ir jā, tādi forši regāli, tiešām esi drošs. Jā, pārsteigums. Paldies, ļoti novērtēju, ka esi izvēlējies mani finansiāli iepriecināt. Jā, patīkams šoks, bet pieņemtu. Un, wow, nopietni, paldies. Un tad, ja rekur jau ir forši jūs padalījušies, man tā ir bijis ar 500,000, uzreiz piezīmēju papļāpājumu, sapratu, kāpēc tā un vienkārši pateicos. Šis bija, kur jau man bija otrais jautājums par to, ja jums to kāds pazīstams, pieņemsim, kāds radinieks vai draugs jums dāvinātu. Ja. Tad te jau bija vairāk tā, jā. Un tad, ko tad mēs gribētu to darīt ar šo naudu? Bet, jā, atgriežamies pie tā, ka, ja mums ir tā sajūta par to, ka gribam parādā, vismaz pirmais, ko mēs šeit varam paskatīties priekš sevis, ir, ja kāds mums grib kaut ko dot un dāvināt, tam nav vienmēr mums tā doma par to, ka mēs paliekam parādā, vai man par to kaut kas ir jādod, ir doma mūsos. Tā nav doma tajā iespējams, nav doma tajā cilvēkā. Tas ir kaut kas, kas ir mūsos, un mēs to domu varam nomainīt ar to, ka pasauli cilvēki, tie, kas ir mums apkārt, grib mūs iepriecināt un grib mūs atbalstīt. Un ja mēs principā dzīvojam tādā sevī sajūtā, ka pasaule ir šeit priekš manis, šis kosmos ir atbalstošs un dzīve grib, lai man iet labi, ja, vai, nu, vienalga, mēs varam paņemt tur Dievs kāds augstāks spēks, tas grib, lai man iet labi un lai man veicās un lai man ir brīnišķīga dzīves pieredze, tad, principā, šādiem te pārsteigumiem dāvanām būtu jābūt vienkārši tā, ka, jā, man ir pārsteigums, tas ir ritīgi forši, bet es to pieņemu. Tas nav, kad es to atgrūžu, kad es ar aizdomām, jo saprotu, tās aizdomas tad viņas ir mūsos. Tas ir mūsu kaut kāds, kur mums ir agrāk gadījies, kad jā, mums kāds iedod, un pēc tam saka, hei, es tev toreiz iedevu, un tu man tagad nedod. Jā, nu labi, mums tā vienreiz dzīvē gadījās, bet nav jau jābūt skaidri un gaiši, ka tam būs vēlreiz, ja mūsu visu laiku, vai tā būs. Jā.
Un, jā, nu rekur, un tad ir, protams, citi saka, uzreiz jau meklē ceļojumu vai pirmo iemaksu kādam jaunam aparātam salonā, jā. Citi saka, tagad gan būtu nērti pieņemt vai atdot atpakaļ emocijās, jā. Un lielākā daļa, protams, rekur ir pieņemt, bet arī gribās tos uzjautāt, kādēļ tā, pieņemt pateicībā, uzskatīt, ka dāvana no visuma, un tā kā es jums saku, jā, tiešām pieņemt un uzskatīt, ka tas ir priekš jums, kad jums to vienkārši jums to iedot. Ja? Un ka tas nav nekas slikts, jo atcerieties arī tad, kad jūs dodat vai jūs dāvinat, nu, es, kad dodu un dāvinu, es šausmīgi, ja es aizdodu, aizdot ir viena lieta, tad es, protams, aizdošana ir tas, ka tu aizdod uz laiku un tu gaidi, ka tev dos apakaļ noteiktajā laikā. Bet, ja es dāvinu, es dāvinu. Nu, es vienkārši dāvinu, tāpēc, ka man gribās uzdāvināt, un man arī gribās redzēt tā otra cilvēka prieku par to, ka ir tīpaši, ja tā ir kaut kāda dāvana, kas varbūt ir dārgāka vai kaut kāda tāda, ko tu zini, ka tas cilvēks nenormāli gribēja, un tu to dabūji kaut kā, un viņam var uzdāvināt. Ja? Un ir tas, ka es gribu redzēt to prieku. Es negribu atlīdzinājumu tās dāvanas summās tev vai kaut ko tādu. Es gribu redzēt to prieku. Un ir šādi, tad, protams, tas, ka vairāk es to esmu starp citu izjūtus pret brāļiem un māsām, ir tas, kad es gaidu tā kā, nu, tādu ritīgu pateicību, kā pret, nu, tādu vienkārši pasaka man tādu ritīgu paldies. Jā. Bet tas ir tiešām pret tādiem, pret brāļiem, māsām, jo man liekas, tur ir kaut kāds brāļmāsu fakts noslēgtais. Jā, bet tātad, ja mēs ievērojam šādu sajūtu sevī par to, ka mēs nevaram pieņemt, tad sākam ar mazajām lietām ikdienā pieņemt no citiem, kad viņi mums sniedz, pieņemsim, palīdzību, kad viņi mums grib kaut ko nelielu iedot, vai tie ir arī tie paši komplimenti. Ja mums kāds pasaka, tev skaisti mati, mums nav jāsaka, paldies, tikko izmazgāja, vai kaut kas tāds. Mēs vienkārši varam pateikt vārdu paldies. Un tas pats arī, protams, izteikt. Ja? Un nevis arī tad, kad mums saka, o, tev skaisti mati, paldies, un tev arī, ja? Jo mēs nevaram ātrumā izdomāt. Tas gluži īstenībā man vienmēr liekas ļoti tāds, angliski tas vārds ir slīzī, bet tāds, nu, come on, es tev pateicu, un tu man saki to pašu komplimentu pretim, tu pat nepadomā, tu pat nepaskaties pa maniem matiem. Es jau tev neprasu, es tev saku, tāpēc, ka man tiešām patīk, kādi tev ir mati. Es tev nesaku, tāpēc, lai tu man teiktu, ka man ir skaisti mati. Es pats zinu, ka man ir skaisti mati, ja, piemēram, tāds. Tā, nu ko. Paskatīsimies, te vēl ir tāds, kuru grūti iedomāties, ja kāds vispār, vai arī, kad varētu nu, uzdāvināt to naudu, jo visapkārt knapinās. Un šeit arī, tad, kad mēs skatāmies, ja visapkārt knapinās, nevienam nepietiek, visi kaut kā cenšas izvilkt. Tas ir mūsu gan iekšējais stāvoklis, kurš arī tāpat tam knapinās un cenšas izvilkt, un arī tas, ko mēs cenšamies to tajā brīdī ieraudzīt, tāpēc, kad mēs to sevī jūtam un mēs meklējam pasaulē apstiprinājumu tam, ko mēs sevī jūtam. Tāpēc sākam meklēt, un šeit ir tiešām tas ir disciplīnas uzdevums. Sākam meklēt, kur cilvēkiem pietiek, un kur cilvēkiem paliek pāri, un kur viņi dzīvo pārpilnībā. Un tam nav jābūt obligāti naudas. Tas var būt, mēs redzam, kādu, kurš dzīvo mīlestībā, kādu, kurš dzīvo labsajūtā, kādu, kurš dzīvo saskaņā savā ģimenē, harmonijā, kādu, kurš bauda dzīvi nenormāli. Ļoti daudzi īstenībā, tīpaši tāpēc, ka mums pieņem sociālā mēdī, bet jūs varat paskatīties, piemēram, ir tādi mākslinieki, kuri braukā apkārt, ceļo, zīmē, un viņiem ir kaifs, un viņiem nav miljonus kontā, bet viņš ir kaifīgs par savu dzīvi. Mēs varam skatīties arī uz tādiem piemēriem, ja? Jo, nu, protams, mēs varam apskatīt, ieraudzīt, paņemt kaimiņu, kurš knapinās kādu pensionāru un paskatīties un teikt, ka visa pasaule ir tāda, bet nu, nav visa pasaule gluži tāda. Ja. Nu tā, vēl rekur bija komentārs arī justos slikti, jo kā es, kāpēc gan man? Ja, un tas, protams, liecina par to, ka mums galīgi ir šis motoriņš, kurš pieņem lietas dzīvē, kad mums varētu iet labi sapojājies. Jo, pieņemsim, ja mēs iedomājamies bērnībā, tad, kad mums vecāmam iedeva konču, vai tad mēs kādreiz pateicām, ak, tiesa, es jūtos slikti, jo tu man iedevi konfekti. Un es tagad nezinu, kā es to priekšām, tas ir priekš manis. Pasakiet, kurš no jums bērnībā tiešām tā jutās, ja, un tā nepieņem končus, ja. Un tātad te ir kaut kas sabojājies mūsu tajā normālajā pieņemšanas motoriņā, kur vienkārši mēs priecājamies par to, ka ārā ir skaisti ziedi pļavā, un mēs viņus noplūcam vai smaržojam, aiznesam viņus, mēs papriecājamies, aiznesam viņus uzdāvinam mammai, tētim, vecmāmiņai, ja.
Mums ir dabiski šis te, es pieņemu, es baudu, es nododu. Un jā, viņš ir kaut kur notrūlinājies, un tur ir noteikti kaut kas, kas ir noticies dzīves laikā, kur mēs vienkārši šādi esam, kur mēs ieraujamies sevī, esam kā aiziets, un ja kāds mums kaut ko dod, tad mēs vēl vairāk saraujamies, jo mums liekas, ka pēc tam, nezinu, iedos un sitīs, jā, kas galīgi nevajadzētu būt taisnībai mūsu dzīvē, un es aicinu no šī te nākt ārā, jā. Un, jā, nu, vēl te daži bija, par ko es nevaru pieņemt, jā, vai arī, ja mēs, nu, no tiem saviem pazīstamajiem, jā, jo no svešiem nu, vieglāk šeit bija cilvēki rakstījuši, jā, bet no pazīstamajiem, jā, patur sev, tev vairāk vajag, man jau tāpat ir labi. Un arī šis te, pieņemsim, es ļoti novēroju arī mums ģimenē, vienmēr, pieņemsim, vecāki varēja staigāt ar Māmi tīpaši teikt, kad jau tādā vecumā, kad pieņemsim, mēs visi jau pieaugušie bērni paši kaut ko pelnam. Es esmu 12 gadus vecāka par pāriem brāļiem un māsām, tāpēc es saku, nu, pieauguši. Es pelnu, man ir sava dzīve jau daudz gadus no gadiem 16. Es sāku pelnīt un vecākiem naudu neprasīju. Un tad ir brāļi māsas, kur ir, daži ir pilnīgi patstāvīgi, daži ir pa pusē, vēl ir mazā māsa, bet es atceros, kad mamma vienā reizē teica, viņa tā, nu jā, bet es dodu vienam no brāļiem naudu, lai viņš nopērk savu jaunu jaku un tā, un es saku, bet viņš, nu, nepieņem. Es saku, bet kā viņš var pieņemt, ja tu nekad neesi parādījusi to, ka tu nopērci sev jaunu jaku, tu iegādājies sev, un īsnībā viņi ir sākuši sev lutināt, un tas ir baigi forši to redzēt, jo tad tu pats jūties brīvāk sevi lutinot, tāpēc, ka kamēr tu redzi, kad vecāks cieš, jo viņš iedod tev naudu un pats sev neko, tur ir tāda vainas sajūta arī tomēr par to, ka, ja tu tā tiešām novēro un tev ir tāds, jā, man mammai nepietiek, bet viņa man dod, un tad arī tiešām arī liekas, ka tev ir jādod tas atpakaļ. Tā kā pavērot, varbūt, kad šī ir tā lieta jūsos, kur jums ļoti norizināja, kad jums liekas, un šis bija, kādos senos podkāstos jūs noteikti to varat noklausīties, bet es īsumā izstāstīšu, kad es pārvācos uz Latviju. Es no sākuma padzīvoju pie vecākiem, jo es nedomāju, ka es vispār palikšu Latvijā, un tad es pārvācos pie draudzenes uz brītiņu arī, jo man bija, nu, es drīz braukšu prom. Un beigās es sarakstīju savā manifestācijas kladē, kāda vieta es gribu, kur es gribu dzīvot, un viņa hops atnāca ļoti ātri pie manis un skaisti, un tas bija liels dzīvoklis, ļoti skaists jaunajā projektā, un es par viņu maksāju toreiz tiešām smieklīgu summu. Un es jūtos ļoti vainīgi, kad es dzīvoju skaistākā dzīvoklī nekā mamma. Un es zinu, ka man šīs lietas izrunājot, ir daudzreiz vieglāk tikt tām pāri. Un es arī mammai teicu, ārprāts, kā tā vispār var domāt, jo es tik nenormāli priecājos, ka tu dzīvo tik skaistā dzīvoklī. Un tā kā tas ir arī kaut kas tāds, kur redzi, mums ir tā manī bija šī vainas sajūta, kad maniem vecākiem no sākuma ir jājūtās un jābūt labās drēbēs, mašīnās, dzīvokļos, un tikai tad es drīkstu sev kaut ko atļauties. Un tur ir tāds noteikti visādi, es nezinu, vai tos tajos dzimtas sakārtojumos, ko es redzu Instagramā, viss veids, varbūt tur kaut ko tādu kārto, bet man tas liekas tīri loģiski paskatīties vienkārši, ok, ja es jūtos vainīgi par to, ka es šobrīd dzīvoju ar, nezinu, dārgāku jaku vai zābakiem nekā mani vecāki, paskatīties, kāpēc. Un tas noteikti ir tāpēc, ka, pieņemsim, nu, mani vecāki vienmēr man visu deva, un it kā ir tā sajūta, un arī viņi droši vien deva ar tādu, es dodu šodien, un tad man viņi vēlāk atmaksās, jā. Un tur ir šās sajūtu tādas, nu, angliski ir tas strings attached, ja, bet tie diedziņi ir tomēr tādi pievilkti, un jūs viņus paši varat saraut un pārgriezt, jo es nedomāju, ka šobrīd vecāki vispār atcerās to, ko viņi mums ir devuši bērnībā, ja tajā brīdī varbūt kāds domāja, varbūt nedomāja, varbūt arī tas ir kaut kur vēlāk dzirdēts, redzēts, viss ir kārtībā, mēs varam pieņemt, mēs varam dzīvot, un mēs varam dzīvot labi, un ja mēs vēl varam palīdzēt saviem vecākiem, ja mēs to vēlamies, tas ir brīnišķīgi. Tā kā paskatieties šos te jautājumus priekš sevis, un varbūt tiešām vienkārši šāds ar podkāstu jums viņš atrisinās, un jūs saprotat, jā, man ir īstenībā grūti sev kaut ko atļauties, jo man liekas, ka, nu, es vispār par to nevaru izstāstīt mammai, jo viņa pārmetīs, un tad ir tāds, zin kā, mīļie, stop, cik tev gadu? Tu esi bērns vai pieaugušais? Nu jā, protams, priekš saviem vecākiem tu esi vienmēr bērns, bet come on, nu, mēs ir jau mums bišķiņi pāri tam vecumam, kad vecākiem par mums jārūpējās, vai arī mums ir jāatskaitās vecākiem par to, kuru un kā mēs pērkam un tērējam, vai ne? Un it kā var likties loģiski, bet viņš redzat, tas jau nebūs tā, ka es ieeju veikalā un ņemu Gucci somiņu, un man pēkšņi mamma zvana un saka, neņem, tas būs, es ņemu Gucci somiņu un es jūtos nenormāli vainīga. Un tad es varu paskatīties, kāpēc es jūtos vainīgi. Tāpēc, ka es varētu mammai par šo naudu nopirkt, es nezinu, mašīnu. Ja? Un
bet varbūt, ka man no sākuma vajag savu gučiju somiņu nopirkt, un tad es varu saprast, cik forši ir palielināt sevi, un tad dabiski ir lutināt citus. Es nezinu, man nav gučiju somiņas, bet jūs varat šo te sev pafilozofēt un saprast priekš sevis. Ok, aiziesim tālāk, jo te bija man vēl vairāk jautājumiem, un tad arī būs viens stāstīns, kurus mazliet pakomentēšu. Un tad, kad man bija nākamais jautājums par to, kā tu justos, ja tu būtu vienkārši nopelnījis šos 1000 ekstra eiro, vai tas būtu ar tavu darbu, vai tā būtu kaut kāda piemaksa, vai kaut kā negaidīta, bet tā nebūtu dāvana, no kaut kāda pazīstama drauga vai no svešinieka, tas būtu, tu būtu to nopelnījis. Un te jau ir hops cits stāstīns, jo mums jau tā patīk, ka mēs paši izdarām tur tas gandarījums, un ak, Dievs, cik daudz ir tie stāsti, kad man manifestācijas izaicinājumos dāmas saņem naudu no, vai arī viņu vīriem nāk nauda, un tad viņas ir, dēm, tā taču tā summa un viss, bet gribās pati visu pati divgadnieku, man liekas, tas ir pats, vai ne? Nu ko, bet palasīšu jūs atbildes, un tad arī pakomentēšu. Gandarīt, iedvesmot, un jau pienāk sajūta, ka varēja būt vēl vairāk kā 1000 super priecīgi, ja ekstra ikmēnesī, tad forši, ja vienreizais gadījums nav vērts iespringt. Un tā ārpus savu darbu ir jau gana grūti saņemties vēl kaut ko papildus darīt brīvajā laikā. Tad ir gandarījums, priecīgi gandarīt, ļoti daudz gandarījumu, starp citu. Dažiem ir, beidzot es to sasniedzu, wow, cik fantastiski, super gandarīt, lepni par sevi, bet liktos, nu, kur tik daudz neko tādu jau neizdarīju. Un te atkal, ja mums liekas, kur tik daudz neko tādu neizdarīju, darbs ar sevi. Reāli darbs ar sevi, tas ir, ja mēs nevaram justies lepni ar to, ka mēs dabūjam piecīti. Atceros, Višens Lakijānī stāstīja Mind Valley, ka tad, kad viņš pirmo reizi uzbūvēja vienu no savām tur sistēmām vai kaut kas tur bija, viņš teica, es gribēju nopelnīt tā, lai es varu aiziet, lai tā sistēma man dienā nopelna kafiju un Subway sandviču, un tas bija $5 tajā laikā, tas bija ļoti, ļoti sen. Un iedomājieties, ka jūs varat būt kaifā par 10 centiem, 1 eiro, 5 eiro, un šis ir, beigsmagā tēma, bet tas ir tas fucking iekšējais neapmierinātība ar sevi, ar to, ka tu neesi rekur. Iedomājies, 1000, ja neko tādu jau neizdarīji. Tu kaut ko izdarīji, un vienkārši pateikt sev, es izdarīju, vai arī 5 un pateikt, wow, es esmu tik suprīgi. Tas ir tas, ko es vēl joprojām arī sev mācos, bet kaut vai, ja viens klients pieteicās uz tavu kursu, ja viens klients pieteicās uz tavu meistarklasi, būt par to tādā kaifā, kā būtu pieteikušies 100 000, 10 000. Un tas ir tas, ko es četinu sevī vaļā, un arī šobrīd ļoti daudz strādāju, jo tā ir tāda, kā tur bija par to lepno putnu, ja? Vai kaut kāds tur, latviešu teiciens, tie, kas klausās podkāstu, atgādina man to teicienu par to lepno putnu, bet jā, ka tu it kā, nu zini, ja man ir viens klients, tad mans biznes nav izdevies. Tu mēģini pirmo reizi, tu palaidi pirmo produktu. Zini, kas ir, ja tev vispār kāds pamanīja, ka tu esi viņu palaidus, tas jau ir sasniegums. Nemaz nerunājot par to, ja tev ir viens klients, ja kāds tev jau maksā, tad tu esi jau, es nezinu, oh my God, tu jau esi winning. Bet būt sevī tajā pazemībā un pateicībā, pazemība ir tas vārds kārtīgais, kur vienkārši es esmu tik pazemīga, bet nevis es noniecinu sevi, bet es pateicos, ka man ir dots šis viens klients, kuram es šobrīd varu palīdzēt, kuram es šobrīd varu dot kaut ko, ka man ir šis viens sekotājs, kurš komentē kaut ko, kurš saka, ka man izdosies, un varbūt viņš saka, ka man izdosies, bet viņš nenāk uz maniem kursiem. Viņš ir tas, kurš mani atbalsta. Un paņem to kā, wow, tas ir tik forši, un tas ir yes, tas ir amazing, ja. Un tāpēc, jā, par šo te sajūtu, un tas ir mums tiešā, tajā, tieši saistīts ar to, ka es, jā, kāda ir tā iekšējā sajūta par sevi, kāda ir tā sajūta par mani, par savu vērtību. Jā. Tā kā tā. Nu, ko, bet te ir ļoti, ļoti daudz priecīgu gandarīti, tāpēc redzat, tad, kad mums gribās īstenībā pašām sasniegt to pašām, jo neviens no tiem, tad, kad mums bija tas dāvināt vai saņemt no tuvinieka 1000 eiro, nevienā tekstā jums nebija priecīgi vai gandarīti. Priecīgi un gandarīti mums ir tikai par to, tad, kad mēs sev šos te nopelnam, ja. Un, jā, jūs tos baigi labi, atbildīgi, super, yes, lieliski, on a fire!
Un gribētos darīt vēl un vairāk. Un redzat, šeit arī ir tas, ka mēs tai naudai pieliekam tik nenormāli lielu to klāt. Um, Mana vērtība ir, ja es dabūju to klientu, ja es nopelnīju tos 1,000 eiro, tad es esmu vērtīga. Un mīļā, tas nav tā. Tu esi vērtīga ar klientu vai bez klienta. Tu esi vērtīga ar 1,000 eiro vai bez 1,000 eiro. Es zinu, visi sludina no tā, ka nevis visi, bet ļoti daudz koču sludina to, ka tavs ienākumi ir tik, cik tu sev uzliec vērtību, un tā tu vari noteikt savu cenu, noteikti augstāku, ja tu sev novērtē vairāk. Tas ir noteikti, tas ir simtprocentīgi, es tam piekrītu. Ir ļoti grūti uzlikt lielu cenu pakalpojumam, ja tu nejūties vērtīgi vai ja tu nejūti, ka tavs produkts ir vērtīgs. Bet tas, ja es skatīšos savā kontā un šobrīd jutīšos par sevi labi vai slikti, tāpēc, ka man ir vienalga 10 eiro, 1,000 eiro, desmitiem tūkstoši eiro, tas ir šausmīgi. Bet, kad vienā dienā tev nozags tavu naudu, es nezinu, vai viņa pazudīs, vai būs inflācija, vai kaut kas, un tajā dienā tev sabrūk tava pašapziņa, tavā dienā tev sabrūk tas, kā tu domā par sevi. Un es pilnīgi uzskatu, ka tas ir pilnīgs nē. Es tam pilnībā nepiekrītu. Tev ir jābūt stingrai, kā vienalga, es nezinu cik stingrs ir ozols, ja? Bet stingrai iesakņojušies zemē, ka tu zini, mana vērtība ir nemainīga. Vienalga, vai man kurs šodien nopirka vai nenopirka. Ja nenopirka, es skatos, ko es neizdarīju līdz galam, vai kas tur vēl nav, lai es varētu izdarīt labāk. Varbūt tas produkts šobrīd nav vajadzīgs, varbūt nav īstais laiks. Es nezinu, nu, ja mēs pārdodam Ziemassvētku eglīti lieldienās, nu nebūs īstais laiks, un mēs varam čortoties un dusmoties uz sevi, ka mums nepērk, bet nu, man nevajag lieldienās Ziemassvētku eglīti, un man nevajag krāsot olas Ziemassvētkos. Ja? Un varbūt ir vienkārši bad timing, ja nav īstais laiks tam, bet šīs lietas saprast priekš sevis, vienkārši saprast to, ka wow, paga, stop, mana vērtība nav no tā atkarīga. Un tad arī pazūd tas, ka, jā, man otrais neizdodas, jā, man ar pirmo reizi neizdodas. Es atvainojos, kuram ar pirmo reizi izdodas? Ja tu gribi ar pirmo reizi, lai tev izdodas, un ja tev neizdodas, tad tu ej un ieraucies alā un jūties slikti par sevi, tad tu neesi vienkārši tam radīta. Un es gribu šobrīd tevi sadusmot vienkārši uz to, lai tu aizietu un pierādītu man pretējo. Ja? Bet tad tu vienkārši esi tas cilvēks, kurš grib tikai kaut ko šausmīgi ātri. Tā kā tas tur ātri nopelnīts ātrais kredītiņš, ja, un ķipēc, izdarīju, un tagad ir baigi forši un baigi labi, jā, un es tagad ar sevi jūtos apmierināti. Un tad tev ir nākošais, tu tā kā tāds uz kokaīna dzīvotājs, ja, kurš vienkārši iešņauts, jā, un ritīgi labi, un atkal nākošajā dienā meklē nākošo devu. Nē, tev ir jābūt ilgtermiņā. Tā kā es saku, kamēr tu iesakņojies, kamēr tu izauc, kamēr tev ir stingrs, stumbrs, stingrs saknes, stingri zāri, un tu ej un skaties, ok, šis strādā, šis nestrādā, bet es sevi jūtos tik viena labi. Un viss. Un es eju un tālāk eksperimentēju. Nu ko, kas mums tur vēl? Ja es to nopelnīju, cik forši, paldies man! Ekstra 1,000 super, domāt, ko darīt, lai tas būtu regulārs, ļoti pacelāt novērtēta. Tas nu gan ir super, vajadzētu tā biežāk, wow, super. Kādam bija nekas īpašs. Ok, arī tā. Pacelāts gandarījums, amazing. Jā. Let's go. Varam 10 reizes vairāk, 1,000 reizes vairāk, mākoņainas sajūtas novērtētas. Un priecīgi lepna, svinīgi noskaņot, malcīt, super priecīgi pasakāņi. Ļoti daudz tiešām gandarīta, fantastiski. Atkal rekur ir stipri par maz. Un es par to, jo tas jautājums bija, ja tu nopelnītu ekstra 1,000 šodien, jā, vai šajā vienā kaut kādā laika posmā. Jā, es zinu tiem, kuriem tās summas, ja tev katru dienu ir ienāk iekšā 10,000, tad 1,000 tev tur būtu, jā, nu ok. Bet, principā, tev sajūtai vajadzētu būt, pieņemsim, es nezinu, man lētākais produkts, laikam, ir kaut kādi, man liekas, ka 10 eiro varētu būt kaut kas tāds. Man ir katru reizi prieks, tad, kad tas ienāk manā paskastītē, es redzu, kāds iegādājās to un to. Es, cik forši, kad es esmu atklāti sakot, cik forši, ka es esmu pār tam posmam, kad man bija jāveido tie produkti, kas bija ilgi
kas ierakstītu tos video, taisītu PDF-us, labotu viņus, sūtītu viņus asistentei, apskatīt, vai man patīk, nepatīk, izlabot, pārlabot, salikt YouTube, visur platformā, visu kaut ko. Un ir tik forši, ka vienkārši tagad es skatos, hops, cilvēks var nopirkt un izpildīt, nopirkt, izpildīt. Un vēl pēc tam, kad atsūta atsauksmi, vienkārši septītās debesis. Un man neliekas tas pašsaprotami. Un te, ja mēs runājam par to, ka man 1,000 eiro ir pašsaprotami, man tas liekas pilnīgi nekas un maz. Paskaties, lūdzu, kur ir tava pazemība un paskaties, kur ir tavs vispār kaut kāda tā pateicība un tas iekšējais. Ja tev ir tas iekšējais, tā neapmierinātība ar to, ka man viss ir par maz, man viss ir par maz, man par maz dod, man par maz mīl, man par maz ir, es esmu tik šausmīgi apdalīta un es esmu tik šausmīgi, un es šobrīd arī pārspīlēju, jo tāpēc, ka mēs apkārt tā nestaigājam, bet tas izpaužās mazajās detaļās, kur mēs esam, man iedeva tikai, es nezinu, man iedeva tikai 10% atlaidi. Tev bļa vispār iedeva atlaidi, priecājies. Sorry par rupjībām, sorry, not sorry, bet es esmu rupju šo, jo man liekas, tā ir šausmīgākā nepateicība, un to es redzu ļoti daudz latviešu sabiedrībā. Tas ir, un tīpaši cilvēki, kur vai es gribu visu augt un visu gribu sasniegt, un vienkārši tev ienāk 10 eiro, tev cilvēks atnāk un nopērk no tevis kaut ko, viņš ziedo savu naudu, kur iespējams viņš tos 10 eiro ir pelnījis pusi no dienas. Viņš noziedo tagad tavam produktam. Man šajā brīdī vispār ir asaras acīs, tāpēc man liekas, wow, tu to noziedo man. Jo ļoti bieži tie cilvēki ir, viņi skatās, viņi meklē risinājumus, viņi grib to vienalga kaut kādu meistarklasu, kaut ko. Un viņš to paņem, un tas ir viņa dienas. Daži ņem lielos produktus, kas ir viņa mēneša alga apmērā, un iedomājas, viņš mēnesis strādā, lai atnāktu tavu produktu iegādātos. Tev vispār. Indija bija mans labākais skolotājs, kurš mums bija. Viens uzdevums, kur bija jānometās saviem kursabiedriem pie pēdām, jāuzliek tāds ziedu vainags un jānometās pie pēdām. Un es neatceros, vai mums bija jābučo viņa pēdas, bet bija jāuzliek rokas uz viņa pēdām. Un kaut kur arī bija, es neatceros, vai arī varbūt tas bija tas pats, bet mazgāt pēdas bija kaut kur arī tāds uzdevums. Un tā ir tāda pazemība, un tas ir kaut kas tik, tas, ka to vispār pieņem priekš sevis, man arī šobrīd ir asaras acīs, bet iedomājieties to cilvēku, kurš no jums iegādājās, un kura dēļ jūs nopelnījāt šos ekstra. Kaut vai tas ir eiro. Iedomājieties viņu, nometaties viņam pie kājām, apliekat viņam ziedu vainagu ap kaklu, nometaties pie viņa kājām, pasakat paldies, ka to, ko tu kaut kur citur pelni, kur tu varbūt strādā smagi, nesmagi, vienalga, paldies, ka tu to nodod man. Un tad vēlreiz paskaties atbild uz šo jautājumu, vai tas ir par maz. Jo tas nav par maz. Raudāšu. Nē, man taču ir asaras acīs, tāpēc, ka šis ir, tā ir lieta, ar ko es pati arī strādāju, jo es jūtu, cik viņa bieži dzīves ātrumā iezogs atkal, tik maz, kāpēc vēl nav šī tik daudz, kāpēc vēl nav tās, un tad ir tāds. Es dzīvoju fucking amazing dzīvi. Man ir nenormāli daudz brīva laika. Man ir tiešām nenormāli daudz brīva laika, un es varu darīt, kā es gribu. Es varu no rīta piecelties 6, es varu piecelties 10, es varu meditēt, kad es gribu. Es varu ar saviem klientiem strādāt, kad es gribu. Un es varu dot to, ko es vēlos nodot viņiem. Un tas ir wow! Tā ir tāda svētība. Jā. Nu tā. Te jums ir vēl daudz amazing, gandrīt un super. Tur tiešām bija to, ka tad, kad tu pats nopelni, jums varēja redzēt, ka jūsu emocijas ir pavisam citādas. Un tad es tālāk prasīju, ko jūs darītu ar šiem 1,000 eiro ekstra. Un te ir tāds labs, es nesen pabeidzu klausīties Psychology of Money, un viņš ļoti forši, un katram no jums arī šeit būs ko padomāt. Viņš teica, lielākā daļa cilvēku nevis sapņo kļūt par miljonāriem, viņi domā, kur iztērēt miljonu. Un te arī jums ir jāpadomā, jo daudziem bija tur nopirktu avio biļetes, kas būtu droši vien manā gadījumā arī, bet tas nebūtu tāpēc, ka 1,000 ekstra eiro un vienkārši es pērku avio biļetes. Tas būtu vienkārši tāpēc, ka man tagad gribēs kaut kur aizbraukt. Bet, jā, kad mēs ļoti bieži domājam vienkārši, kur iztērēt.
ka mēs nedomājam, kur ieguldīt, ka mēs nedomājam, vai tas ir priekš mūsu visādiem drošības pilveniem, un kāpēc šeit par drošības pilvenis būs ļoti pozitīvi, ja cits saka, nu, nevajag krāt tur nebaltai dienai, tad es uzskatu, ka drošības pilvenis ir superīgi tādās situācijās, kā es ļoti daudziem no jums redzu, kad mēs runājam par naudu. Jūs gribētu uzsākt kaut ko savu, un, ja es jums paprasītu, vai jums ir 6 mēnešiem priekš dzīvošanas uzkrājums, lai jūs varētu aiziet šobrīd no darba, pieņemsim, ka jums ir kaut kādi bezdarbnieki, un tad jums vēl ir iekrājumi, un jūs varat šos 6 mēnešus dzīvot, eksperimentēt ar savu jauno biznesu, ideju, un paskatīties, vai tā strādā. Tad 6 mēneši būtu minimālais, un lielākā daļa, protams, nav tāda. Un tad, par ko mēs varam runāt, par kaut kādas savas jaunas idejas realizēšanu, lidošanu mākoņos, mums ir jābūt šim te pamatam. Ja? Tas nav noteicošais, tas nav pirmais. Es arī sāku diezgan ar nulli un ar mīnus kredītkartē, bet atšķirība bija tā, man nav bērnu un man nav kredītu. Jā, un tajā laikā, kad es sāku, jā, man tā īres maksa tiešām bija ļoti, ļoti minimāla. Ja es domāju par šo brīdi, un tad, tas bija iespējams, tāpēc es noteikti visiem, kam ir kredīti un bērni, jums ir jārēķinās ar to, ka jums ir šie noteiktais kaut kas spilvens jāuzkrāj, lai, ja jūs gribat savu brīvāku dzīvesveidu vai vismaz nobaudīt, kā tas varētu būt, to jūsu biznesa ideju realizēt, jums ir jābūt šim te spilvenam. Nu tā, un te padalīšos ar to, lai jūs arī nejustos šausmīgi, varbūt vainīgi vai slikti par to, ko jūs tur sarakstījāt, gribētu, lai jūs zinātu. Tātad, ko jūs darītu ar šiem ekstra 1000 eiro? Ja? Ieguldīt tādā, ieguldīt tālāk kādā darbībā, kas radītu attīstību man, nopirkt sev sushi. Cik mīlīgi. Ieguldīt sevī, sapirkt audumus, nopirkt avio biļetes, ielikt drošības pilvenā un plus zobu salabotu, atdot bērniem shoppingā, veikt kredīta atmaksu, nopirktu sev kādu lielāku pirkumu. Un te arī var uzreiz redzēt, kas jums ir noteikti pirmais, kas galvā deg. Ja? Investīcijas, akciju fondi, avio biļetes jau izplānotiem ceļojumam. Tā 500 noguldīt, par 100 nopirkt kleitu, par pārējiem vēlāk izdomāt, aiziet uz spā, ieguldīt jaunas brilles grāmatas, nolikt, lai piekrātu mašīnai, bet pirmā iemaksa jau būtu. Ceļojums, ceļot, un ceļojumi bija starp citu ļoti, ļoti daudz. Norzarēt ceļojumu siltumā ar bērniem, ieguldīt savu online darba attīstībā. Šodien neko, bet noteikti ieguldīt savu biznesa attīstībā vai arī mājas pučtam, ielikt krājkontā, kursā, ceļojums, shoppings, spā. Krāt kā drošības spilvenu, nopirkt to, kas atlikts, nopirkt telefonu, ieguldīt mājā, izmantot pirmā iemaksā vai dzīvesvietai drēbes, nopirkt kursus un mēteli. Un te jums ir jāskatās tās jūsu prioritātes, tas ir droši vien tas, kas pirmais deg. Ja mēs domājam, un es arī teicu, tie ir ekstra 1000, tas nav kaut kāds 1000 kaut kādam noteiktam uzdevumam, jā. Bet paskatīties, ko no tā mēs šodien sev vispār varam iedot, jo, nu, šeit ir sanāk, ka mēs tā, tad, kad man būs 1000 eiro, tad es sev paltināšu, tad es iešu uz spā, tad es sev salabošu zobu, tad es sev atļaušu ceļojumu, ja, un varbūt, ka mēs dzīvojam gadus, 2, 3, un šo tad mums sev nedodam, un paskatīties, kā mēs šo varam ieplānot tajā budžetā, kas mums šobrīd jau ir, jo, nu, neapmierinātībā ar sevi dzīvot arī nav nekāds skaidrs ilgtermiņā, ja. Bet, kā es teicu, tas otrais, ja, pastīties par to ilgtermiņu. Varbūt, ka tie, kas rekur drošības spilvens, ir forša lieta, ja mēs īpaši tādā ziņā, ja mēs plānojam šo te, nu, es gribu kaut ko attīstīt savu, un man tam vajadzētu, varbūt es gribēšu aiziet prom no darba. Un, jā, un tad tas var palīdzēt. Tā, pastīsimies, kas tev vēl bija. Iegādātos kursu, ielikt ražošanā, piezvanīt virtuves dizainerim. Ja? Labs jūtas skaistumā, veselībā, atzimšanas elpas pasniedzēja kursi, ceļojums, zināšanu krājums, rezervēt labāk dzīvesvietu paredzētiem ceļojumam uz Romu, nopirkt sen gribēto sporta pulksteni lidojumu biļeti, ieguldīt biznesa paraugos, lidot slēpot, ieguldīt zināšanās. Jā, daudz bija, starp ieguldīt zināšanās kursos un izaugsmai. Un self-care diena, jā. Nu, viss kaut kas daudz, bet tiešām te ir daudz jūs zinat, kas man no šī radās. Tāds pārdoms par to, ka mēs
daudz ko laikam sev neļaujam, jo, ja pieņemsim, es domāju par tiem 1000, man noteikti nebūtu tāds, oh, es tagad iešu uz spā. Tāpēc, ka, ja es to gribu, tad es sev to ļauju, es to daru. Es to neuzskatu par izdevumu vai kaut kādu šausmīgo ekstru. Es zinu, ka tad, kad es aizēju uz turieni, es jūtos daudzreiz iedvesmotāka, daudzreiz patīkamāka, sajūtas ir iekšā, un es līdz ar to daudzreiz labāku saturu radu vai labāk runājos ar cilvēkiem, un līdz ar to tas man atkal atnes atpakaļ šo naudu. Es to neuzskatu par tādu, rekur hops tā ir kaut kāda mana dzīves ekstra. Ja? Un, un līdz ar to šīs lietas es tiešām jums aicinātu paskatīties, lai tās jums būtu. Ieviešat kaut ko no tā ikdienā. Es saprotu, ja mēs tur 1000 nolikt mājas budžetā, mēs viņus nevaram varbūt ikdienā, ja? Bet paskatieties to mājas sajūtu, iedot sev ikdienā. Tas, kad jums gaidīt to, kad vēl parādīsies ekstra 1000, lai tu izdarītu kaut kādu lielu lietu, ir baigi tā kā gaidīt, ka tu vinnēsi loterijā. Un tas nav sustainable, jeb, tā, jā, 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 jā. Tā, nu ko, te ir vēl daudz ceļojumi, un es vēl uzdevu jautājumu, ja tie būtu ekstra 5000, 10 000 vai 100 000, paslīstamies ātri, kas tur mums bija. Te bija arī tas pats, protams, par tiem drošības pilveniem. Daudz te bija ieguldīt, un ja jūs rakstat ieguldīt, tad jums ir jāzina, kur jūs gribat ieguldīt. Ja? Un to arī mēs varam veikt uzreiz jau šodien. Paskatīties, kurus grib ieguldīt, un ieguldīt kaut vai tie ir 10 eiro. Tāpēc arī negaidām to, ka mums būs 1000, 10 000 vai vispārējie. Tad gaidām. Jā, te bija lielākas lietas vienkārši uzreiz. Ļoti labs bija. Teorijā krūta realitāte gan jau apdirstos. Nu, pat tāda, kad jau tādas lielas kaut kādas naudas summas veiktu plastisko. Tāda forša vai glabēja jūs esat īstenībā. Un, jā, tās pašas sajūtas, bet daudzreiz vairāk. 5000 gaida, 10 000 liekas nereāli. Lidoja ceļojumā, tur jābija kaut kur arī, man liekas, eju prom no darba, jā. Un atdot kredītkartes maksājumus. Un tas arī, es uzreiz pēc tam jūsu atbildēm arī saprotu, ka redzat, ja mums ir tie atdot kredītkartes, tad tas ir tā mūsu ikdienas nasta par naudu. Un tās ir arī lietas, kas noteikti ir jārisina, lai mēs varētu vieglāk dzīvot ar naudu. Tā. Labi, man liekas, ka te jau iet ieplešs satu saist ar elpu. Jā, te bija foršas par tām sajūtām, fantastiski ieguldīt, kā nav reāli. Daži tic, daži netic, daudz iegulda. Un daudziem ir izdevušies ceļojumi, un daudziem tas ir life changing, un mainīt dzīvesveidu, citas valsts, un varbūt bail pazaudēt. Pazaudēt gandrīz visiem bija, jā, daudziem bija, ja nopelnītu paši, tad nebūtu bail atkal nopelnīt, bet ja tas ir iedots, tad, jā, tad ir tā sajūta, ka tas ir viegli pazaudējums. Un vēl viens jautājums uzdevu, vai tad, kad tu redzi citam, jo šis bija arī tajā grāmatā, un tā bija ļoti interesanta teorija, ka tad, kad tu redzi citu, tu jau nedomā, cik foršs Ferrari saimnieks, tu domā, cik foršs Ferrari, un kad īstenībā tās lietas ir vienkārši, mēs domājam, kā tas būtu, ja tas man būtu. Mēs baigi par to cilvēku neaizdomājamies. Un varbūt, es nezinu, varbūt dāmām ir kaut kā citādāk, bet es tiešām arī domāju, ka es ieraugu mašīnas muku, es nedomāju par to, kas ar viņu brauc. Man pilnīgi vienalga, es vienkārši skatos, foršs krāsa, skaists tur stils, cik foršs tur lampas, nezinu, vai kaut kas tāds. Ja. Tā kā es ieraugu kaut kādu skaistu somiņu vai kaut kādu apģērbu gabalu, es arī domāju, baigs smuki, izskatās rītīgi forši, nezinu, no kurienes tas ir, baigi labais materiāls. Tā kā es domāju par to objektu. Es nedomāju, ka, my God, cik fantastisks cilvēks, kurš viņu nesā. Tā kā man nav. Es pastos un cik seksīgi labi zābaki, rītīgi labi izskatās. Un es domāju par tiem zābakiem. Es nedomāju īstenībā par. Te bija atbildes variants, cik forši, ka viņai ir, vai kā es justos, ja man tā būtu. Un es skatos, man tur pa viņai ir, viņai nav man vienalga, lai viņa ir, baigi forši, es skatos vienkārši uz to, cik superīga lieta, jā. Un tas ir tas, ko vienmēr padomā, tad, kad mēs gribam kaut ko priekš sevis, vai mēs to gribam priekš sevis, un mēs gribam tā kā impress others, ja citus impresot bišķiņ. Ko, no šitiem te cauri, bet es gribēju vēl vienu vēstuli apskatīt. Un tad es domāju, es to vēstuli varētu apskatīt nākošajā. Ierakstīšu jums vēl vienu podkāstu, un tad pakomentēšu. Bet tātad no šī paskatieties sev tos blokus, paskatieties tās lietas, kas jums aizķērās. Ja ir kaut kādi jautājumi, droši man rakstat, bet trešdien,
Trešdien, 17. Janvārī, pulkstens 19.00 mums būs webinārs Viegla nauda, kurā mēs šīs lietas apskatīsim. Un, tas rezultāts, ar kuru es gribu, lai jūs iznākat ārā, ir šīs jaunās idejas, kur jums varbūt likās nereāli, kā jūs varat ienest vieglāk naudu savā dzīvē, kļūst jums reālākas. Dažiem tas būs tikai par tādiem maziem 5 centimetriem, dažiem būs tā, ka jūs tiešām aiziesiet mājās un sāksiet rīkoties. Un tas būs, protams, atkarīgs no tā, kur jūs šobrīd esat un cik jūs daudz varat darīt, tā kā es teicu. Ja jums gribās jaunu biznesu un jums nav šī drošības pilvena, bet jums ir bērni un ikmēneša maksājumi, jūs nevarat tagad kreizī vienkārši iet prom no darba un uzsākt kaut ko savu rītdien. Ja? Jums ir mazliet jāsagatavojas tam. Daži var to darīt šobrīd, un tiem būs jau uzreiz lielāks, vērtīgāks, un šobrīd grupiņi ir neliela, tāpēc būs ļoti labi jums arī tiešām sastrādāties un priekš saviem jautājumiem. Un lūdzu, nākat uz šo webināru pilnīgi ar to, ka jūs esat sagatavoti, jums ir darba vieta, kur jūs varat rakstīt. Tas nav mašīnā webinārs. Protams, ja jūs vienkārši esat nopirkuši un jums ir pofīgi, es tikai gribu paklausīties un neko nedarīt. Jā, tas varbūt kaut kas jums aizķersies, bet ja jūs gribat tiešām kaut ko izmainīt, tam ir jābūt tādam, es apsēžos, es rakstu, es strādāju līdzi, uzdod jautājumus, es eju savās bailēs, es skatos iekšā. Un es došu no sevis visu vislabāko, došu jums tās stratēģijas, ar kurām es gāju, un tas ir šo te mindsetu no darbinieka, no tā, kad man kāds maksā, pārvērst uz ko es varu radīt, lai man nauda nāktu viegli. Jo, protams, kad jums piemaksas varbūt vienreiz gadā, varbūt kaut kad mēnesī, varbūt jūs varat labāk sākt savā tajā uzņēmumā, kurā jūs strādājat, vai viņam vairāk ienest šos te ienākumus, bet tāpat tas rezultāts visefektīvākais būs tad, kad jūs strādāsiet priekš sevis, vai arī jums būs produkts, kuru jūs pārdodat, kuru jūs nododat kādam citam lietošanā, un jums tur nav jābūt klāt, jums nav jābūt stundu jāskatās kāds, lai jūs varētu dabūt attiecīgo skaitu eiro. Ja? Tā kā mēs runāsim tiešām par tādiem papildus ienākumiem tam, lai jūs varētu šo vieglo naudu paņemt un radīt paši, un lai tas process ir kaifīgs un foršs un tāds piepildošs, jo es nerunāju par vienkārši aiziet un kaut kur nosmelt vai kaut kā vienreiz vienkārši dabūt. Es runāju par kaut ko tādu, kas jūs piepilda, kas ir ilgtermiņā un kur jūs nepadodaties pēc pirmā. Neviens nenopirka vai neviens neatnāca, kur jūs ejat uz priekšu, jo jūs zināt, ka tā ideja ir ritīgi forša, jūs viņu gribat realizēt, un varbūt šis nav tas tirgus, varbūt šis nav tas laiks, ja, kā es teicu, Ziemassvētku eglītes lieldienās vai lieldienu olas Ziemassvētkos, un to es saprotu, un tad es sāku tirgot Ziemassvētku eglītes Ziemassvētkos un lieldienu olas lieldienās. Nu tā, es jūs gaidu vēlreiz 17. pulkstens 19.00. Un pieteikšanās ir manā mājaslapā montvilmsone.com. Samaksa ir pavisam neliela, simboliska, tā, lai jūs varat, lai jūs iegūtat, lai jūs esat uz vietas, lai jūs klausties, lai jūs esat pietiekami uzmanīgi, un tajā pašā laikā, lai arī tas ir pieejams visiem. Un tā, gaidu jūs, un lai suprīga diena, un nākošais podkāsts par no dāmas, kur raksta vēstuli, ka negrib atgriezties vecajā darbā. Gribu pat būt sev priekšnieks, bet negribu rūkāt no rīta līdz vakaram. Un, es pastāstīšu, tur ir par jogas pasniegšanu, un pastāstīšu to savu pieredzi, un pastāstīšu, kā man izdevās. Jā, tā kā tas nākamajā. Gaidiet!